Esiet sveicināti! Šajā video mēs pārbaudīsim jūsu loģisko domāšanu. Jums tiks uzdoti 4 uzdevumi un dotas 10 sekundes, lai atbildētu. Bet neaizmirstiet, ka jūs vienmēr varat nospiest pauzi, ja nepieciešams vēl nedaudz padomāt. Sāksim! Pirmais uzdevums. Lai iesildītu jūsu smadzenes, iesāksim ar vieglu uzdevumu. Māte un viņas meita gāja pa ielu. Kad viņām garām pagāja vīrietis, viņas abas vienā balsī to pasveicināja. Labdien, tēvs! Kā tas ir iespējams? Atbilde. Vīrietis bija mācītājs. Otrais uzdevums. Aizvakar Markam bija 32 gadi. Nākamgad viņam būs jau 35 gadi. Kad Markam ir dzimšanas diena un kā tas ir iespējams? Atbilde. Šodien ir 1. janvāris, bet Marka dzimšanas diena ir 31. decembrī. Aizvakar viņam vēl bija 32 gadi, bet 31. decembrī viņam palika 33 gadi. Šī gada 31. decembrī Markam būs 34 gadi. Tātad nākamgad viņam paliks 35 gadi. Trešais uzdevums. Tagad pārcelsimies uz fantāziju pasauli. Pasaku mežā Alise satika savus draugus – lauvu un vienradzi. Lauva melo katru pirmdienu, otrdienu un trešdienu, bet pārējās dienās saka patiesību. Savukārt vienradzis melo ceturtdienās, piekdienās un sestdienās, bet pārējās nedēļas dienās saka patiesību. Lauva teica, ka vakar visu dienu viņš bija melojis. Vienradzis viņam pievienojās, ka viņš arī vakar visu dienu bija melojis. Kādā nedēļas dienā Alise satika savus draugus? Atbilde. Alise satika savus draugus ceturtdienā un tie apsprieda vakardienu, trešdienu. Droši vien daudzi no jums padomāja, ka tā ir svētdiena. Tomēr tā nevarēja būt svētdiena, jo tādā gadījumā lauva būtu melojis, sakot savu apgalvojumu. Tādējādi patiesību saka lauva, bet melo vienradzis. Ceturtais uzdevums. Atgriezīsimies realitātē un patēlosim detektīvus. Atrisiniet šo lietu. No 5 cilvēkiem viens tika nošauts. Slepkava bija kāds no to 5 cilvēku pulka. Ir zināmi šādi fakti. Dens vakar skrēja maratonu kopā ar kādu citu cilvēku no šī 5, kurš nebija iesaistīts slepkavībā. Maiks pirms pārcelšanās uz galvaspilsētu bija lauksaimnieks. Džefs ir IT speciālists un nākamnedēļ viņam būs jāieinstalē operētāja sistēma Bena jaunajā datorā. Slepkavam pagājušajā mēnesī amputēja vienu kāju. Bens iepazinās ar Džeku pirms 6 mēnešiem. Džeks kopš nozieguma dienas atrodas apcietinājumā. Dens reiz bija alkoholiķis. Bens un Džefs kopā nokomplektēja sev jaunus datorus. Slepkava ir Džeka brālis, viņi kopā izauga mazpilsētā. Kurš bija slepkava? Atbilde. Slepkava ir Džefs. Benu un Džeku varēja atmest uzreiz, tā kā Slepkava bija Džeka brālis, bet šie abi iepazinās pirms 6 mēnešiem. Dens nevarēja būt Slepkava, jo viņš vakar skrēja maratonu, bet Slepkavam bija amputēta kāja. Paliek tikai Džefs un Maiks, no kuriem viens ir Slepkava, bet otrs upuris. Tā kā Džefs plāno nākamnedēļ ieinstalēt Bena datorā jaunu operētāju sistēmu, viņš vēl joprojām ir dzīvs. No tā var secināt, ka Džefs noslepkavoja Maiku. Ja jums patika šie uzdevumi, neaizmirstiet ielikt patīk un abonēt mūsu kanālu, lai nepalaistu garām jaunus video. Uz drīza tikšanos!